Šajā video stundā šodien mēs apskatīsim, ko mēs paši varam darīt savas dzīves labā un kā mēs paši varam notestēt, kas tad ar mums notiek un kas mums būtu jāuzlabo. Jo tīri tā lieta, ko mēs varam paši praktizēt un izdarīt, tikai tā ir tā, kas mūs var vest uz attīstību. Pirmā šī brīža sabiedrības lielākā problēma ir tā, ka cilvēki patiesībā ir tāpat kā dzīvnieki. Cilvēki ir ar bara instinktu, jo cilvēces vēsturē cilvēki dzīvoja ciematos, dzīvoja kopienās, un šīs kopienas bija sadalītas vienmērīgi, lai nepiesārņotu dabu, un arī cilvēki dzīvoja saskaņā ar dabu un saskaņā ar sevi un saskaņā ar savām attiecībām. Kas notiek šobrīd? Šobrīd mēs arī esam lielā barā, bet barā, kas faktiski pat bioloģiski no dabas nav ielikts, jo iedomājieties paši, mēs ejam pa lielveikalu, tur ir tūkstošiem cilvēku, bet tiem cilvēkiem apkārtējiem, kas mums nāk pretīm, stāv blakus rindā, viņiem absolūti ir vienalga, kā es jūtos, un jums ir pilnīgi absolūti vienalga, kā viņš jūtās. Un sanāk tā, ka mēs dzīvojam vienā lielā barā un faktiski sevi iznīcinam šādā pat veidā. Tas pats notiek arī darba vietās. Un tas, ko mēs mācamies kopā, tas ir patiešām mēģināt darīt pašiem, ko mēs varam izdarīt un tiekties uz to, ko mēs varam sasniegt. Un tāpēc tad mēs apskatīsim šodien tieši emocionālo stāvokli un kā pavērst viņu sev par labu. Ko šeit, ar ko vajadzētu sākt? Vajadzētu nokonstatēt, kāds ir pasaules redzējums veselam cilvēkam, jo mums visiem liekas, ka mēs esam veseli, bet tomēr mēs jūtam, kā mūsu emocijas ļoti bieži svārstās un ko ar viņām darīt. Lūk, ir tāds teiciens, ja pazaudēsi naudu, tu faktiski neko nezaudēsi. Ja pazaudēsi laiku, tad tomēr tu daudz zaudēsi. Bet, ja pazaudēsi enerģiju, tad tu zaudēsi visu. Un šobrīd ļoti daudz cilvēki mācās par to, kā sakārtot savu laiku, kā plānot naudas plūsmu, kā vēl kaut ko darīt, bet ļoti maz cilvēki šobrīd runā un skatās kopā, vai arī pilnīgi otrā grāvī pretēji, kā atjaunot enerģiju, jo cilvēks tā ir enerģija. Un šeit, lūk, šajā piramīdā jūs redzat, ka mēs sastāvam no fiziskās enerģijas, no emocionālās, no mentālās, tas ir no prāta un no garīgās. Un faktiski jūs redzat, kāda šī te fiziskā enerģija, viņa ir visvairāk. Tāpēc jau ir tas teiciens, mēs esam tas, ko mēs ēdam, bet tas jau tagad arī ir aizgājis gandrīz tā kā tādā vienā otrā grāvī, ja, kad mēs ar to arī vairs nezinām, ko darīt. Tāpēc es iedošu jums, jūs paši piefiksēsiet savu šī brīža stāvokli, tāpat kā to daru es, un tad jūs varēsiet izlemt. Jo, ja lūk trūkst šīs te fiziskās enerģijas, tas ir tā barība, ko mēs ēdam, tad sāk bremzēties visas pārējās. Un beigās sanāk, kad cilvēks staigā pilnīgi bez enerģijas. Un līdz ar to, redzat, es šeit parādu, ja? Pirmais, pa ko sit, ko cilvēks izjūt, tas ir veselība. Atkarībā, cik liels veselības problēmas. Pēc tam cilvēkam pamazām tiek paņemts pozitīvās emocijas nost, viņš mazāk smaida, viņam ir kaut kādas radošas idejas. Tad, ja cilvēks tajā fāzē vēl neko nedara, tad viņam tiek paņemts nost jau sabiedriskums. Tas, ko es teicu, cilvēkiem liekas, ka, nekas, jā, viņš pilda savu darbu, viņam viss ir, bet viņam nav vēlme komunicēt, viņam nav vēlme uzrunāt otru cilvēku, viņam pazūd šī te vēlme. Arī pat mājās pazūd vēlme starp ģimenes locekļiem būt sabiedriskiem un komunicēt. Un pēc tam ceturtā lieta, kas nāk, ko arī jau bieži nākas dzirdēt, tās lūk šīs te dzīves un ģimeņu iziršanas, jo cilvēki nespēja dzīvot kopā. Viņiem pazūd pat seksuālā interese vienam pret otru. Bet kāpēc tas tā notiek? Tas notiek tikai tāpēc, ka mēs neprotam atjaunot savu enerģiju, jo mēs faktiski visi tikai dzīvojam viens no otra enerģijas. Un tad, lūk, es šeit parādīšu to, kādā veidā mēs vispirms apskatīsim. Es šeit gribētu teikt, ka nevis vajadzētu kontrolēt, bet vajadzētu sekot līdzi.
Jo, piemēram, lai jūs varētu pateikt, kā raksturot šobrīd cilvēku, kuram ir vesels pasaules redzējums. Nu, protams, mēs varētu teikt, ka cilvēks, kas ir piepildīts ar dzīves enerģiju, viņu raksturo vēlme dzīvot, viņš visu laiku grib kaut ko aktīvi darīt, viņš ir ļoti enerģisks, kustīgs, viņam ir daudz plānu, viņš spēja aizdraut un uzlādēt visus apkārtējos. Nu, varbūt jūs teiksiet, jā, man arī tā ir, bet brīžam šis stāvoklis pazūd. Un tāpēc paskatāmies, kas notiek ar mūsu emocijām un ko darīt. Ko darīt, kā tas tīri teorētiski un kā tas tīri praktiski jums var notikt. Redzat, šeit es vienkārši šo piramīdu ieliku, lai saprastu, ka ko mēs sekosim līdzi un arī rakstiski veiksim, ir jāsaprot, ka ir divas esības pakāpes. Ir es augstākais, ja, tas ir būt stāvoklis, ka cilvēks ir šeit un tagad, un viņš ir apmierināts, un es arī parādīšu tās emocijas. Un ir otrs esības stāvoklis, redzat, pilnīgi apakšā. Tās ir bailes, tā ir viszemākā enerģija. Un, kad cilvēks atlaiž jebkāda veida bailes, tad, lūk, viņš var atbrīvoties un viņš var sevi atveseļot pats. Un kādas ir bailes? Bailes, pirmkārt, jau ir pirmās bailes, ko jūs varat padomāt pie sevis. Tās ir nāves bailes. Un tāpēc cilvēki, tie, kas sāk iet, viņi iet ļoti daudz pie ārstiem, meklē diagnozes un ir gatavi uz visu. Pēc tam, ja es gribu teikt, jā, ja cilvēki iet pie ārsta un diagnozes arī nosaka, jo tagad statistika rāda, kad tikai te bija pētījums, kad no 700 cilvēkiem tika veikta izmeklēšana, tas ir biroja darbiniekiem, veiksmīgiem un laimīgiem un naudīgiem, un tikai 7% izrādījās tādi, kurus varētu nosaukt pa veseliem. Un tad, lūk, jums atkal jāatbild, bet ja jūs tagad noskaidrosiet savu veselības problēmu, tad nākamās tās ir patiesības bailes. Un tad vēl cilvēku pārņem vientulības bailes. Un redzat, tā ir ļoti, ļoti spēcīga enerģija. Bet kā jūtās cilvēks, kurš ir patiešām piepildīts un kurš ir vesels? Iesim pa emociju skalu. Pirmā emocija. No rīta pamostoties, mēģināt sekot līdzi, ka jūs atverat acis, kāda ir sajūta. Ir jābūt priekam. Patiesam priekam, ka tu pamosties un tev ir vienkārši viegla sajūta, un tu zini, ka tu esi, vai esi salicis, vai neesi salicis dienas darbus, bet tev ir vienkārši viegla un patiesa sajūta. Otrais. Tā emocija, kas mums dod šo te veselīgo stāvokli, tas ir azartiskums. Trešā emocija, tas ir entuziasms. Tā ir tā laimes sajūta, ka cilvēks ir gatavs rauties uz jauniem projektiem, uz jaunām idejām, viņš ir gatavs izskatīt visu, jo tā ir informācija, un cilvēks skaidri apzinās, ka jebkāda informācija, kas viņam grozās apkārt, viņa tiek piespēlēta tikai ar viņa paša domām un viņa paša enerģiju. Nekas tāpat vien pie viņa neatnāk. Pēc tam tad 4. emocija ir pozitīvisms, ticība, cilvēks patiešām, viņš zina, ka viņš ir pozitīvs, viņam apkārt būs pozitīvi, ja? Nav tā kā mēs mākslīgi tagad sev pie dažādām meditācijām mēģinām iestāstīt sev kaut kādas pozitīvas domas. Tā ir drīzāk sevis mānīšana. Un tad, lūk, 5. ir optimisms, kad cilvēks patiešām uz visu skatās kā uz dzīves iespēju. Arī katra sliktākā situācija ir vienkārši situācija. Un tad cilvēks ir optimistisks. Tad ir cerība, tad ir apmierinātība. Un tad, lūk, šeit jau 8. punkts, kur kopā paskatīsimies, kur sākam nolaisties jau uz šīm te zemākajām emociju fāzēm un emociju līmenis mums krītās, tas nozīmē enerģijas līmenis krītās. Un tālāk jau paši arī nosacināsim, ko mēs tur varam darīt. 8. punkts parādās garlaicība. Man viss ir apkārt, man ir nauda, man ir auto, man ir māja, man viss ir, bet es sevī sajūtu kaut kādu garlaicību.
Tad ir jādomā, ka visums man piespēlē kaut ko mainīt. Pēc tam jau 9. emocija ir pesimisms, ko cilvēks var izjust. 10. ir neapmierinātība, aizkaitinātība, nepacietība. Piemēram, rindās paskatieties, pavērojat. Cilvēks stāv rindā, viņš sāk mīņāties, viņš nervos ir, viņš skatās kaut kādu iespēju. Viņš nevar mierīgi stāvēt, apstāties un beigās viņš var arī meditēt tajā brīdī. Vai sastrēgumos, piemēram, cik ļoti daudz cilvēki sēdot rindā, staurē. Ja? Lūk, šeit ir tā emocija jau, kas krītās, enerģijas līmenis krītās. Pēc tam 11. emocija, tas ir izmisums, 12. emocija, tā ir vilšanās, 13. tā ir šaubas, 14. tā ir raizēšanās. Cilvēks visu laiku var sevi tā sekojot līdzi, pieķert pie tā, ka es sāku domāt par rītdienu, es sāku domāt par materiālo pasauli, es sāku raizēties par to, vai es paspēšu, vai nepaspēšu, vai kas būs. Tā ir raizēšanās, ikdienišķa raizēšanās, kas faktiski jau neko jūsu situācijā nemaina. Ja? 15. tas ir nosodījums. Nosodījums var būt vienalga, kā viņš saģērbies, kā viņš runā, ko viņš vispār atļaujās. Ja? Šīs emocijas, es vienkārši tagad neskatīšos viņas kā emocijas, bet lai jūs spētu kontrolēt, atkal tas vārds kontrolēt, redziet, mēs esam pieraduši, ka mums viss ir jākontrolē, jāsako līdzi. Ja? Kas notiek ar jums? 16. tā ir vilšanās, un faktiski, ziniet, ja mēs paskatāmies, ļoti laba grāmata ir Valērijam Siņeļņikovam, izprot savu slimību pats, un es pie cilvēkiem, ar ko es kopā strādāju, viņi pat daži tekstos izmanto šādu te vārdu. Es esmu vīlies, saņēmu to, un es esmu vīlies, ja? Vilšanās tā ir ļoti spēcīga, zema enerģētika, ar ko faktiski cilvēks pats sevi sāk iznīcināt. Un pēc tam rodas dusmas, tad rodas dažādas atriebības, domas un emocijas. Tad ir naids, un pat zvērīgs naids varbūt. 20. tā ir greizsirdība, skaudība. Faktiski skaudība arī. Cilvēks jau pie sevis, ja nosauc šādu vārdu, viņam liekas, es neesmu skaudīgs. Bet tā skaudība arī ir dziļāk jāskatās. Ja? Pēc tam rodās jau bezcerība. Un tas, piemēram, darbā var būt tā kā bezatbildība. Cilvēks vienkārši automātiski dara, viņam vairs nav spēka. Un tad pēdējais jau, kas iestājās, tā ir depresija, bēdas, izmisums, bailes, bezspēcība. Ja? Šīs ir tās zemākās enerģijas. Un, protams, ka mēs to visu zinām un esam dzirdējuši, bet tagad apskatīsimies, ko praktiski var darīt. Ko praktiski jūs varat darīt? Tagad paņemam papīra lapu, rakstāmo, un ko mēs darīsim? Es jums parādīšu tieši ar jautājumiem, jo mēs skatījāmies pie mūsu apmācībā sīpolu mizošanu. Es iedevu tikai vispusējus, tādus virspusējus punktus, un ļoti iespējams, kad jūs nevarējāt līdz galam izanalizēt, jo trūka tādas iespējas vai informācijas, uz kādiem jautājumiem tad man būtu jāatbild. Uz kādiem man būtu jāatbild, lai es patiešām iegūtu šo te ērgļa brīvību, pa ko mēs runājam, un lai man būtu tā emociju skala, kad es sekoju līdzi, lai būtu līdz līmenim, kā es teicu, apmēram 7. kur jūs esat apmierināts. Lai ar kāda situācija notiek, jūs esat apmierināts. Tiklīdz sāk iestāties garlaicība un viss pārējās, ja, tad mēs ejam jau uz leju. Un lūk, pirmais, ko mēs izanalizēsim, tas ir fiziskais stāvoklis, jo mums vajag tātad atpazīt un noskaidrot, vai mums ir fiziskā enerģija. Un tad tāpēc mums ir jāatbild. Vai mani apmierina mans pašreizējais veselības stāvoklis? Un tagad es te gribu teikt, veselības stāvokli paskatieties pēc emociju skalas, jo cilvēkam, arī tajā pētījumā profesori atzina, cilvēkam ir tāda vēlme vai viņš vienkārši tā ir ieprogrammēts, kad viņš neatzīst, ka viņam ir kādas problēmas. Protams, tajā gadījumā, kad sāk jau spēcīgi reibt galva, vai ka viņš jau vairs fiziski nevar neko darīt, tad viņš sāk iet pie ārsta, jo viņš vairs fiziski nevar, bet, ziniet, tas jau ir ļoti pavēlu. Tāpēc pēc emociju skalas paskatieties veselības stāvokli. Tad, kādā fiziskajā formā es esmu?
Atkal, jautājums. Mēs ejam uz fitnesa zāli ļoti labi, bet mūsu sistēmā strādājot kopā, es jums iedošu pavisam vieglus vingrinājumus, jo varbūt tas arī dzen cilvēku. Viņam nav laika neiet uz fitnesa zāli, viņam pat varbūt nav materiāla iespēja. Ir ļoti viegli vingrojumi, kurus var darīt un skatīties un būt, teiksim, aktīvam šajā fiziskajā formā. Nākamais jautājums, uz ko atbildiet, uz ko balstīts mans vērtējums, vai tas ir pietiekoši objektīvs? Lūk, šiem te diviem jautājumiem. Ja? Ko tad jūs darat par veselības stāvokli, ka jūs varat teikt, ka jums viņš ir apmierinošai tikai no savām sajūtām, un arī par fizisko formu? Nākamais jautājums. Kā es rūpējos par sava ķermeņa uzturēšanu lieliskajā fiziskajā formā? Lūk, tas ir, tad jūs varat šeit atbildēt, kā. Un tad mēs, protams, varam apskatīties kopā. Es varu jums ieteikt, jo saprotiet, ja jums nav informācijas, jūs nav kaut kādas savas pieredzes, tikai domājat, ka tas tā ir, bet kopā, ka mēs esam kolektīvā, mēs varam paskatīties, vai tas patiesi tā ir. Ļoti svarīgi ir paskatīties, kāds ir mans svars. Protams, nevajag krist galējībā, ka svars ir pazemināts, un nevajag arī tomēr samierināties. Mums tagad sabiedrībā patiešām parādās tāda absurdi stāvokļi, ka mums ir dažādi konkursi, un mums ir arī apaļo sieviešu konkursi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs atbalstam slimību. Paskatāmies, kāds ir, bet tas viss ir kārtojams. Bet par to arī tas stāvoklis jums ir jāpieņem, ka šobrīd tā viņš ir. Un tad mēs paskatīsimies, ko mēs varam kopīgi darīt. Tāpēc es jums devu šo te sava stāvokļa noteikšanas jautājumu atbilžu iespēju, un pēc tam paši izlemsiet, vai es pareizi ēdu. Un cik mēs runājam ar cilvēkiem, viņiem vienmēr liekas, ka viņi pareizi ēd. Un tagad jau ir jāsaka tā, ka cilvēki ir nonākuši pie tādas dilēmas, ka liekas, ka jau viss atkāpieties, tā pareizā ēšana ir tāds postulāts. Man personīgi ir vienkārša programma, kuru arī jūs varat dabūt no manis. Jūs ievadat visu savu ēdienkarti. Un tā programma automātiski, tā ir programma, to pašu, ko izmanto arī uztur speciālisti, ne jau viņiem arī viss galvā stāv un viņi var saprast, ja? Un jums automātiski sistēma parādīs, kādi vitamīni jums trūkst, vai jums pietiek olbaltumvielu, vai jums ir oghidrāti līdzsvarā, viss. Tur būs parādīts, un jūs atbildēsiet, vai jūs pareizi ēdat. Te nav ko filozofēt par to, ka jā, man liekas, ka es pareizi. Vai es pietiekoši guļu, vai mans miegs man sniedz atpūtu? Atkal atbildat pēc saviem uzskatiem. Šeit tikai es vienīgi gribu uzreiz jau no savas puses pateikt, ja jūs neesat aizmidzis no 9 līdz 12 naktī, tad noteikti es iesaku padomāt par to, tāpēc, ka tajā laikā atjaunojās nervu sistēma. Un nervu sistēma mums ir galvenais instruments. Un tādā gadījumā, ja vēl ir nakts darbi un viss pārējais, vai arī, ja jūs domājat, ka, piemēram, brīvdienās jūs noguļat līdz 12 vai vēl kaut kā, es tik šobrīd jūs informēju. To visu mēs mācamies, skatāmies, lai jūs saprastu, kas tad vispār ir pietiekoša gulēšana un labs veselīgs miegs. Un pēdējais jautājums, ko atbildam, ko es varu darīt sava fiziskā stāvokļa uzlabošanai? Atkal, jūs sev godīgi atbildat, ko jūs varat darīt. Esot kopā ar mani, protams, mēs kopā darām, skatāmies, jo mums ir ļoti daudz informācijas, kā es teicu, gan varam ņemt vingrojumu kompleksus, gan varam uzzināt priekš sevis arī par atpūtu, par miegu, par ēšanu, lūk, pēc programmas izanalizēt un skatīties visu pārējo. Nākamā lieta, ko mēs analizējam, tas ir pēc šīs te, mēs tagad apskatījāmies, pirmais, ko mēs apskatījāmies, tas bija, lūk, šīs te fiziskais stāvoklis, kas mums šeit ir un kas faktiski sastāv lielāko daļu un dod mums enerģiju. Tagad skatīsimies jau garīgo stāvokli, psihisko.
Tas ir emocionālo stāvokli. Atbildēsim uz jautājumu, vai mani apmierina mans pašreizējais psihes stāvoklis? Jautājums jau, ko jūs saprotat, bet pēc emociju skalas, ko es minēju, ja viņš jums iet jau slīd zemāk, tas nozīmē skatāties, cik bieži dažādas emocijas jūs apciemo. Vai es izjūtu garīgu komfortu, mieru un apmierinājumu? Lūk, tagad mēs pakāpjamies līdz emociju skalai, kas bija līdz 7. punktam. Šo video jūs varat tīt lēnām pierakstīt, sev konspektēt, arī emociju skalu uzrakstīt uz papīra, vai viņi jums ir priekšā. Nākamais jautājums. Kādas manas dzīves jomas izraisa nemieru un satraukumu? Paskatieties, attiecības, ģimenē, darbs, finansiālais stāvoklis. Tieši tur arī tad vajag veikt šīs izmaiņas. Kā mēs arī varam paskatīties kopā? Ir dažādas metodikas, kā mēs varam skatīties un darīt, un to visu mēs kopā varam darīt. Nākamais jautājums. Vai es nodarbojos ar sevis attīstīšanu, pašizglītošanu? Vai apmeklēju kādas nodarbības, kursus un seminārus? Uz šo jautājumu atbildat. Un te es varu komentēt no savas puses. Man, piemēram, vienīgā iespēja ir, ko es esmu daudzu gadu garumā izmantojusi, lai es noturētu savu emociju skalu daudz maz līmenī. Tā ir pašizglītošanās, izmantojot lektorus. Man ir savi zināmi lektori, kurus es lieku kopā, un tie man ir izveidojuši šo sistēmu un dzīves redzējumu. Tā ir mana pašizglītošanās. Un kursus un seminārus un nodarbības maksas man vienkārši šeit šobrīd, kur es atrodos, man finansiāli būtu iespējams, bet praktiski tas man nav iespējams. Un tāpēc es to daru neklātienē un esmu savākus visu šo informāciju, sistematizēju un arī dodu tiem, kuriem tas interesē un kuri to grib. Vai es piedalos attīstības kopējā darbībā? Tas ir klubi, pulciņi, apvienības, arī mūsu darbošanās, arī mūsu šis te projekts, tā arī ir apvienība. Tā ir līdzīgi domājoša cilvēku apvienība, jo pie mums ir atvērto durvju princips. Ja cilvēkam tas neinteresē, ja viņam ir sava dzīve, viņš ļoti ātri pats aiziet. Mums pat viņu nevajag neizslēgt, neko. Tātad, ja mēs runājam un skatāmies šādā rakursā, tad lūk, garīgās un emocionālās veselības stāvokļa pēc, ja jums nav nekas cits, jūs varat likt šeit mūsu kopā darbošanos. Kā es varu attīstīt savu motivāciju un garīgo pasauli? Atbildat uz jautājumu, kā? Jūs zinat, vai jums ir informācija? Arī to mēs kopā skatāmies, un tad tā soli pa solim nodarbībās mēs pie tā strādājam. Nākamais jautājums. Vai man ir mans sen lolotais sapnis? Ko es daru, lai to piepildītu? Tas patiešām ir ļoti būtisks jautājums, jo daudziem cilvēkiem tieši šī te visa lielā dzīves ritma noteiktā situācija laupījusi ir gan sapņus, gan arī vispār laiku un iespēju kaut ko darīt sava sapņa labā. Bet tas ir tas, ko mēs varam atkal kopā darīt. Šiem pirmajiem 2 punktiem, ko mēs izskatījām, gan fiziskai, gan garīgai veselībai, ir ļoti liela nozīme. Tāpēc atbildiet sev godīgi, un tad meklējiet paši sev atbildes vai strādājam kopā. Tas jau ir katra paša brīva izvēle. Nākamā situācija, ko skatīsimies, tā ir ģimenes dzīve. Atbildiet tagad uz jautājumu par savu ģimenes dzīvi, jo cilvēks ir radīts. Protams, mēs nevaram nevienu šobrīd nosodīt,
ja viņš ir viens, ja viņam nav otra puse, vai ja viņam ir otra puse un arī tas liekas, ka viņi dzīvo tikpat kā sveši. Tas ir tikai tāpēc, ka, lūk, pietrūkst fiziskā spēka, pietrūkst enerģijas, pietrūkst mūsu bioķīmijas darbības organismā, un līdz ar to pakārtojās visas pārējās. Jūs redzat šeit, ja, kā mums krītās no 1. punkta, 2., 3. un 4. Beigās seksuālā dzīve varbūt ir kaut kāda, bet viņa pilnībā absolūti ir tikai ķeksīšu pēc. Kāda šobrīd ir mana ģimenes situācija? Tas ir ļoti svarīgi atbildēt, jo Dievs radīja divus, radīja vīrieti un sievieti, un radīja, lai viņi būtu kopā. Protams, ja liktenis lemj un atņem cilvēkam to otru pusi un otra puse aiziet, tad vienalga, ja cilvēks ir emocionāli un garīgi vesels, tad viņu atradīs atkal līdzīga enerģija un vienmēr cilvēki būs kopā. Jo tā tas ir radīts, jo tikai divi tādi cilvēki kopā esot, var izmainīt sabiedrību kopumā. Vai mani apmierina ģimenes atmosfēra? Lūk, to atbildat. Bet atkal, ja jums ir šeit negatīva atbilde, tad ne jau otru pusi mēs varam izmainīt, bet mums ir atkal jāseko līdzi emociju skalē un jādara pašiem, viss jādara pašiem un jāstrādā tikai ar sevi. Kādas ir manas attiecības ar ģimenes locekļiem? Ar visiem, kas ir apkārt. Ar māti, ar tēvu, ar vīru, ar sievu, ar bērniem. Tāpat arī ar vīra māti, ar vīra tēvu, ar visiem cilvēkiem, kas jums ir apkārt. Tie visi ir jūsu ģimenes locekļi. Un tas ir ļoti svarīgi pie veselības stāvokļa. Vai ir kas tāds, kas mani neapmierina manas ģimenes locekļu savstarpējās attiecībās? Tad uzrakstiet to, kas jūs neapmierina. Un ko es varu darīt tā, lai mainītu situāciju? Un mēs jau citās mūsu nodarbībās skatījāmies. Katrs mūsu ģimenes loceklis mums ir spogulis. Bet varbūt, ja jums, piemēram, šīs emocijas nav tādas, tad varbūt tas ģimenes loceklis pavisam mudina uz citu kaut ko jūs. Šeit ļoti prātīgi ir jāprot izanalizēt un saprast, lai nebūtu tā, kā cilvēks saka, ne, tas nav priekš manis. Jums pareizi ir jāsaprot, ko spogulis jums rāda. Kādēļ man vajadzīga ģimene? Arī to vajadzētu padomāt un atbildēt. Kāda ir tās nozīme manis labā un sabiedrības labā? Ļoti nopietni jautājumi, uz kuriem, ja jūs radīsiet atbildi, jūs radīsiet arī atbildi uz savām, varbūt ļoti lielajām problēmām. Vai es pietiekam daudz laika veltu savai ģimenei? Man liekas, ka tas ir būtiskākais jautājums, kas veiksmīgus biznesa cilvēkus, veiksmīgus menedžerus, veiksmīgus top cilvēkus ieved strupceļā, jo viņi skaidri apzinās, ka viņi pa maz laiku veltīja. Jo redzat, te ir tā dilēma. Nevar visu apvienot, pelnīt daudz naudu, būt kopā ar ģimeni. Šo saskaņu vienkārši tādos lielos sabiedriskos projektos iegūt nevar. Bet ir iespējams to visu sakārtot. Un to arī mēs darām. Un faktiski mūsu projekts jau arī ir tas, lai mēs varētu cilvēku novest pie šīs situācijas. Vai es pietiekami labi pārzinu ģimenes locekļu vajadzības? To arī apskatāties, gan ko māte prasa, kura ir veca, gan ko vīrs prasa, kas viņam ir, to arī. Un ja jūs šeit nerodat atbildi, mēs to varam izrunāt, un mēs to arī apskatīsim atsevišķās nodarbībās. Visvairāk, ko es vēroju, kad arī vecāki, viņi neapzinās savu bērnu vajadzības. Bērnu vajadzības nav materiālās vajadzības. Un tad, piemēram, bērni slimo, un šeit atkal ļoti viegli noteikti ir, ka jūs neesat ieklausījušies bērnos. Bērnu slimība parāda situāciju. Vai manai ģimenei ir kopīgas aizraušanās? Arī te atbildat, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Ko es gribu savā ģimenē mainīt? Kā plānoju attīstīt savu ģimenes dzīvi? Lūk, šie ir jautājumi, uz kuriem jūs atbildēsiet par ģimenes dzīvi. Tagad apskatīsim sfēru, kas nes mums iespēju ikdienā dzīvot. Tas ir darbs. Un to vajadzētu ļoti precīzi mēģināt sev godīgi atbildēt. Kādēļ, kā labi es strādāju? Ja jūs to darat naudas dēļ, kas arī praktiski lielākā daļā ir, tad jāmēģina ir atrast, un kopīgi arī to mēs varam izdarīt, ir jāmēģina atrast tomēr prieku, ja jūs nevarat izmainīt situāciju. Bet ja jūs viņu varat izmainīt, tad viņa ir jāmaina. Naudas dēļ strādāt, tas ir viens no pirmajiem punktiem, kur jūs zaudējat savu enerģiju. Kādu funkciju pilda mans darbs? Manis labā, ģimenes labā, cilvēku labā, manas dzimtenes un pasaules labā. Tas ir tas, ko es parasti saku, kad mēs sākam projektā strādāt kopā. Paskatieties, jo ja jūs esat kāpnes pieslējuši pie nepareizās sienas, vai ja jūs darat darbu, kurš patiešām būtu varbūt darāms savādāk, tas nenozīmē, ka jums ir kaut mazākais attaisnojums, ka jums par to nebūs jāmaksā. Ko es te varu minēt kā piemēru? Vienkārši, ja jūs paskatīsieties uz cilvēku dzīvēm, jūs to redzēsiet. Cilvēki, kas strādājuši pa ginekologiem, kuri ir veikuši ļoti daudz abortu, es nezinu, vai tajā laikā, kad viņi to veica, šobrīd par to daudz runā, agrākos laikos par to mazāk veica, varbūt, ka viņi to neapzinājās, bet ja šo cilvēku dzīvēm paskatās, kad viņi jau ir sasnieguši lielu vecumu, viņiem ir ļoti lielas problēmas. Tāpēc, ka viņi samaksā par to, ko viņi darīja. Viņi atņēma cilvēkiem dzīvību. Un tāpēc te ir ļoti svarīgi jums saprast, vai jūsu darbs, kur jūs strādājat tikai algas pēc, ko viņš dod visiem. Un tad būs tas optimisms un gandarījums, tas, ko mēs darām. Vai man patīk mans darbs? Vai tas sniedz man morālu un materiālu gandarījumu? Un, ziniet, te arī atbildat sev patiesi. Man pēkšņi prātā ienāk vēstule, kur nesen saņēmu, un sieviete atzinās, un es starp rindiņām izlasīju šo te nesakritību. Viņa raksta, es strādāju savā biznesā, un man patīk, bet te pašā laikā man ir jācīnās, man vien brīdi gribēju mest pie malas. Redzat, te jau es uzreiz redzēju nesakritību. Varbūt cilvēks, piemēram, atbildēs, jā, man patīk, jo pēc tam viņa bija rakstījusi. Bet es eju un cīnos tāpēc, ka man patīk. Bet saprotiet, darbs ir jādara ar prieku. Ja jums ir sajūta, ka jūs cīnaties, ja viņš neiet tā kā no rokas, ir jāpaskatās, varbūt jums vajag kādu cilvēku blakus, kas jums var vienkārši iedot padomu, kādā veidā jūs varat atvieglot, kurā vietā tā cīņa ir. Tas ir tas, ko faktiski arī es daru un cenšos cilvēkiem palīdzēt. Vai mans darbs palīdz mana sapņa sasniegšanā? Citu dzīves nolūku īstenošanā? Nākamais jautājums. Ar ko es gribētu nodarboties pēc 5, pēc 10 gadiem? Mēs jau to jautājumu apskatījām. Bet, redzat, ir jāredz nākotnē. Mēs dzīvojam šeit un tagad šodien, bet jums tomēr ir jāredz, ka jūsu kuģis peld pareizajā virzienā, kā arī pēc 5, pēc 10 gadiem tikai jau nākamajā pakāpē. Kā es tagad šobrīd skatos, lasot lekcijas, kad es lasīju lekcijas, kā es pakāpi soli pa solim esmu kāpusi, protams, es esmu nedaudz mainījusi šo te savu sfēru, kādā es strādāju, bet tā ir nemitīga attīstība vienā un tajā pašā jomā. Ko es savā darbībā varu mainīt? Padomājiet par to. Un droši vien nevelti mēs esam satikušies un strādājam kopā.
Nākamā lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Ko tagad izanalizēsim, tas ir ekonomiskais stāvoklis. Kāds ir mans ekonomiskais stāvoklis? Vai tas mani apmierina? Un te jau jums jāskatās, jo zemapziņā tad ir tās bailes, un kā mēs skatījāmies, ja, pie emociju skalas, tā ir raizēšanās. Ja jūs varbūt sevi sekojot līdz tieši uzreiz nevarat pieķert un ieraudzīt, ka jūs raizējaties, tad tomēr jāpaskatās, vai kopumā tas tā nav, ka tomēr jūs baidaties par to, kad varbūt konkurence, ka jūs var izkonkurēt darbā, kad varbūt uzņēmums var likvidēties vai vēl kaut kas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi apskatīties. Un, protams, kad jums jāskatās arī ir, ja, piemēram, šodien jūs saslimstat, cik ilgi jūs varat izdzīvot ar tiem līdzekļiem, ko jūs šodien esat iekrājuši un nopelnījuši. Un tas ir tas, ko mēs mūsu projektā darām. Tieši tāpēc jau mēs sākam šodien, ejam soli pa solim, lai mums nākotnē būtu kaut kas izmainījies. Vai man ir finansu plāns gadam, 5, 10 gadiem? Un tas ir tas, kā, piemēram, pieaugs jūsu ienākumi, kā ir pieaugusi jūsu darba alga līdz šim, kā viņi ir pieaugusi, tad kā pieaug arī jūsu tēriņi, un kas notiks, piemēram, ja dzīves situācija, jo tieši liktenis, lūk, viņš jau ir tāds nežēlīgs, viņš pienes tajā brīdī tieši, kad es to neesmu gaidījis. Vai es esmu mierīgs par savu nākotni un savu bērnu nākotni? Jo, redzat, no vienas puses, bērni ļoti bieži mācās no jums. Viņi skatās darba vietā, jūs strādājat vadošā amatā, vai jums ir savs biznes, tad vai jūs bērnus iesaistat savā biznesā, vai viņiem būs iespēja to biznesu pārmantot, vai jūs kopā dzīvojat. Un tad, piemēram, ka jūs bērniem parasti mātes maksā augstskolas, saka, jā, labi, mācīsies, tas ir no Kiyosaki grāmatas, tad tu iegūs labi atalgot darbu. Padomājiet par to. Vai bērnam būs, ka viņš izaugs tieši tāda pati profesija kā jums, vai tādu darbu vietu ir daudz, vai jūs vedat bērnu uz to ceļu, ka viņš varēs tādu ceļu iet? Vai varbūt jūs varat nodrošināt nākotni savādāk, tieši tas, ko mēs darām mūsu projektā? Kādi pamatā ir mani naudas iegūšanas veidi? Darbs, privātu uzņēmums, veikals, investēšana, paskatieties, jo tā ir jūsu aktīvu puse. Kādā veidā jums ienāk nauda? Vai es saprātīgi tērēju līdzekļus? Tas ir ieņēmuma izdevuma plānošanas, grafiks plānošanas sistēma. Arī šeit es varu dalīties, kādā veidā es saplānoju savus līdzekļus, kā tas notiek, varbūt vienkārši, jo, manuprāt, tas, kad es rakstu ieņēmums izdevumus, arī nav īsti veiksmīgs. Es drīzāk no savas puses kaut īsi varu teikt, es paskatos visu to, ko man vajag, un arī, kā es teicu, ka mēs skatāmies pie veselības un vai es pareizi ēdu, es arī zinu, cik daudz man vajag pārtiku, un tad es arī viņu iepērku tik daudz, cik man viņu vajag, un tad tādā veidā, lūk, izveidojās šī te ieņēmumu izdevumu plūsma. Neko nedotu, ja es būtu pierakstījusi, ka tik es ieņemu un tik es izdodu, un vienmēr nauda beidzās nedēļu, 2 vai 3 nedēļas pirms algas dienas. Kaut vai 2 dienas, ja? Vai man ir parādi? Vai citi ir parādā man? Tas arī ļoti svarīgi paskatīties, jo tas ļoti ietekmē. Ko es varu darīt sava emocionālā stāvokļa uzlabošanai? Šeit mums ir atbilde. To mēs strādāsim. Galvenais jums šeit pašam jāatbild, vai jūs zināt. Nākamais jautājums, ko vajag apskatīties, tās ir mājas. Jo, ja mēs pēc Maslow piramīdas skatāmies, arī dzīves vieta, gan apģērbs, gan māja, gan auto, tā visa šodien ir mūsu drošība. Un māja ir mūsu drošība. Vai man ir savs mājoklis? Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja jums ir, piemēram, īrēts mājoklis, vai jūs dzīvojat kopā ar ģimeni,
tad katrā ziņā tas ir tas, kas vienalga zemapziņai liek domāt, ka jūs neesat droši, jo jūs jau pat viņā ieguldīt nevēlaties. Uzturēt viņu uztur saimnieks, un jūs vienkārši dzīvojat. Un tas arī nav tas princips, kā kādreiz cilvēki dzīvoja. Kāda pašreiz ir mana situācija ar mājokli? Vai man patīk tā vieta, kur es dzīvoju? Ja nē, tad vai ir tāda vieta manā pilsētā, valstī, pasaulē, kuras justos mierīgi un ērti? Tagad Facebookā klejo tā, laikam, es nezinu, kas tas ir, bet tur cilvēki aizpilda kaut ko, un tad nesen man klases biedrene bija aizpildījusi, un viņai bija mājiņa Karību salās. Uz salas tāda maza, un viņa komentēja, ka viņa sen par to sapņo. Nu, redzat, jā, tā var likties, kad visur tur, kur neesmu es, tur tas ir mans dzīves sapnis, ka es tur dzīvošu klusumā, bet tā ir pavisam cita pasaule. Katram cilvēkam tomēr vajag savu dzimteni, savu valsti, savu mājvietu, un tad viņš ir savas dzīves saimnieks. Un tagad jautājums, ko es varu darīt, lai atrisinātu mājvietas problēmas? Arī uz šo jautājumu jāatbild. Un tad, protams, mēs nonākam pie tā, trešais punkts, kas mums ir, ko es pieminēju, kā mēs konstatējam, vesela cilvēka emocionālo stāvokli, tas ir sociālais stāvoklis, sabiedriskums, attiecības ar cilvēkiem, ar darba kolēģiem. Kādā veidā es dzīvoju? Tieši tas ir, kādā veidā jūs šobrīd dzīvojat, kādas ir, komunikācija tur var paskatīties, ja? Bet tūlīt jau ir atkal jāatbild uz jautājumu, kādas ir manas attiecības ar cilvēkiem? Es te gribēju, varbūt jums vienkārši ieteikt, ir tāds daktars Torsunovs, un viņiem ir apvienība un arī rādio, un viņi meditācijā vai arī pie sevis skaita, es visiem vēlu laimi, no rīta var piecelties un teiksim, šādu teikumu arī sev mēģināt ievest sevī, es visiem vēlu laimi, bet lai tas nebūtu kā skaitām pantiņš. Un tagad padomājiet, ja, kādas ir jūsu attiecības ar cilvēkiem. Ejiet pa ielu un skaitat šo pantiņu veikalā. Es visiem vēlu laimi. Un paskatieties, vai jūs tam cilvēkam vēlat laimi, vai jums tomēr liekas, ka nē, viņam taču ar mani nav nekāda sakara. Tas būtu tas pirmais, ja, kā var attiecības ar cilvēkiem konstatēt, jo atkal cilvēkam vienmēr gribas izskatīties labākam. Un vai es esmu apmierināts ar šādām attiecībām? Arī darbā varbūt, apkārt, ģimenē, ar kaimiņiem. Vai mani interesē citu raizes un problēmas? Un tas arī tas, ka jūs skaitīsiet, es visiem vēlu laimi, un jūs zemapziņa teiks, kāda laime, kāda man daļa ar citiem varbūt teiks. Bet ja jūs redzēsiet, ka tomēr, jā, jūsu darbs, jūsu darbošanās ir vērsts uz to, lai palīdzētu. Arī šobrīd es jums tikai iedodu šo testu, lai jūs varētu izdarīt paši sev analīzi savai dzīvei un kaut ko mainīt. Es jau vairāk no jums neko neprasu, pēc tam paši skatīsimies, ko mēs varam kopā darīt. Vai es tiecos palīdzēt cilvēkiem risināt viņu problēmas? Protams, ka jūs viņus varat tikai tiekties risināt tajā gadījumā, ja jūs viņus pats esat atrisinājis. Jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēks risina citu problēmas. Kā es teicu bērniem, piemēram, tur liek dzert vitamīnus un dzert ūdeni un sportot, bet pats to nedara. Tad tā ir pilnīgi absurda otrāda situācija. Jums vispirms ir pašam to jādara, un tad jūs varat steigties dot savu pieredzi citiem. Vai apkārtējie man palīdz? Redziet, tie apkārtējie, tā palīdzība, ko es teicu, es uzskatu ļoti liela, jo šobrīd daudz lektoru, daudz speciālistu savus video izvieto internetā, un ja mēs sistematizējam un, protams, viņus atrast,
tad mēs arī viņus varam dabūt un integrēt savā dzīvē, ja mums arī nav iespēju tikt uz viņu semināriem. Varbūt materiāla apsvērumu pēc, varbūt vienkārši tīri fiziski viņi notiek kaut kur klātienē. Vai es citiem uzspiežu savu viedokli? Tas arī ir ļoti būtisks jautājums, jo cilvēkam ir tāda situācija, tad, kad viņš uzzina kaut ko. Tas ir tad, kad viņš uzzina kaut ko, un viņš vēl īsti nav izgājis tam cauri. Viņš vēl īsti nav visu sapratis. Un viņš ir tāds karstasinīgs varbūt un tā, un viņam gribās vienmēr uzspiest. Bet ja to cilvēks apzinās, tad lūk, sekojot līdz tam, to taču visu var mainīt. Vai es protu uzklausīt? Vai es protu cienīt cilvēkus, ar kuriem sājos? Kā es to daru? Tie ir visi darba kolēģi, visi apkārtējie. Vai mani ciena? To grūti pateikt. Visvieglāk tev pateikt pēdējā stundā. Tad cik daudz cilvēki būs atnākuši. Jo mums, latviešiem, ir tā, ka mēs jau komplimentus nemēdzam bārstīt un nemēdzam izteikt. Un varbūt pat tiešām ciena, bet mēs to pat neapjaušam. Vai man ir draugi? Ļoti svarīga atbilde. Jo cilvēks, kā es teicu, cilvēks ir bara, instinkta, radīta būtne. Un tas, ka šobrīd cilvēks ir nošķirts un viņam draugu nav, tāds ir teiciens, tad tas ļoti, ļoti ietekmē psihisko un emocionālo stāvokli. Īpaši sievietēm ir jābūt ļoti komunikablām un ir jābūt pat vairākām draudzenēm un vairākās sfērās un vairākās jomās, jo cilvēks viens nevar būt ļoti vispusējs. Kā es varu attīstīt savas attiecības ar draugiem? Varbūt jums bija bērnības draudzene. Kā jūs varētu tagad attīstīt attiecības un atjaunot un sākt atkal meklēt kopīgās intereses, jo, ja tā ir bērnības diena draudzene, jums noteikti ir pavisam citi ceļi. Vai manas attiecības ar citiem cilvēkiem veicina manu attīstību? Un vai es attīstu cilvēkus, ar kuriem es saējos? Redzat, šis ir tas punkts, kas ir tieši mūsu projekta punkts. Tieši to mēs darām. Un tieši tā mēs varam novērtēt paši sevi. Un mēs arī attīstam citus cilvēkus. Ko es novērtēju? Kā es novērtēju savu stāvokli sabiedrībā? Ko noderīgu es veicu sabiedrības labā, savas dzimtenes labā, tās valsts, kurā es dzīvoju labā? Un tas, lūk, ir mūsu projekta mērķis, jo faktiski tas, ko mēs darām, liekot kopā, lūk, gan sakārtojot sevi fiziski, gan sakārtojot sevi emocionāli, gan sakārtojot sevi materiāli, visas šīs jomas, mēs jau darām tikai ar vienu mērķi, lai mēs palīdzētu kādam cilvēkam palikt dzimtenē, palikt Latvijā, un kādam cilvēkam varbūt atgriezties dzimtenē, jo atgriežoties viņam arī nav ko darīt. Lūk, tā ir ļoti liela misija. Un teikšu paldies, ka šo laiku bija kopā ar mani. Šo testu iesaku periodiski izpildīt, un tad, kad viņš jums ir izpildīts, ieliekat mapē, jūs varat ieskatīties viņā ļoti labi un veiksmīgi, ja jūs iekārtotu sev emociju dienas grāmatu. Kā jūs viņu pildīsiet? Grūti pateikt. Ja ir maz laika, jūs vienkārši vakarā varat, jums nevajag sīkumos, ja arī domājat, ka kāds var atrast vai kā, jūs vienkārši vakarā ierakstīsiet savas sajūtas. Datums, sajūtas, un tad, ja vēlāk jums pat būs interese, ka jūs sāksiet sekot līdzi mēnesi, saules, fāzēm, visam, kas notika,
Jūs gan ļoti viegli varēsiet konstatēt jūsu emocionālo stāvokli, gan kritumus, gan pacēlumus, kurus pat var paskatīties arī ar dabas cikliskumu un ar notiekošo dabā. Gan arī vairāku gadu garumā. Protams, jo tas, ja jūs to sāksiet darīt, jums viņš izveidosies kā pieredums, un jums izveidosies vesela dienas grāmata, jo, protams, ja jūs ņemsiet vienu jaunu kladi, tad viņā būs ļoti daudz vietas, un kādu brīdi jūs to pildīsiet. Paldies par šo nodarbību, kurā tu biji kopā ar mani. Es domāju, ka tev izdosies izpildīt, un katrā ziņā es vienmēr esmu gatava kontaktēties un kādu punktu izskatīt un parādīt, kā es to darīju. Un tad būs iespēja pašiem izlemt.